Čau, Mārtiņ! Tev teikt, vai tas ir vadītājs? Vai mūsu visus tos bērnus aizvadītu apkaļ uz skolu, jo viņi aizgāja? Nu, sakiet, lūdzu, tāda situācija, ko var iedomāties. Jums vilks atnāk uz jūsu vilku mācībām. Ko situācija tāda? Tev ir 15 sekundes noreaģēt. Ko dari? Es varētu, jo kopš mēs varbūt taisīsim lokas un būtus, ja mēs nošautu ar mūsu loku un būtām. Es noteikti šautenes tā atļaut lietot. Es skrietu. Kas tad ir labāk, kauties vai mīlēt? Mīlēt! Mīlēt! Viennozīmīgi mīlēt. Viņš tagad tevi nointervēs, kā tev gāja ar 17 bērniem. Didzi, vai tev labi čučējās? Jā. Izskatās, ka ļoti labi. Viņam tik daudz spēka ir. Jā. Viss protests. Kāda jums bija pirmā ievirze? Tev, atvaino. Es biju uz politiku. Kaut kas labs tur notiek? Tur ir gudri, interesanti un ļoti dažādi cilvēki, kuri spriež lietas. Sveiks, vai es varu piesaist arī? Ja man būtu trešā kāja, tu droši varētu arī nākt klēpī. Pirmā ievirze mēs mācījāmies spēlēt zoli. Un bija jādomā līdzi, un es gandrīz iemācījos līdz 61 aizskaitīt. Bet pirms zoles līdz 61 tā skaitīšana negāja labi, ja? Nē, tas ir savādāk. Jo tā, kad tu zolē, tas ir skait līdz 61, tas tā kā, tā kā šito taisa. Tas savādāk ir. Pastāstīsi man par savu pirmo ievirzi šodien. Laikam patika. Mēs šeit esam pūļa vidū. Es jūtu, kā pūlis mani velk iekšā, nevar noturēties. Un šeit ir tik daudz cilvēku, kuri grib parunāties, nevis iet ēst. Piemēram, Rūta, pasaki lūdzu, kā tev gāja šodien pirmajā ievirzē? Ļoti jauki gāja. Mēs iepazina. Ēdiens nāk, nevar runāt. Es pilnīgi piekrītu. Marta? Labdien! Čau, Marta! Mans slavenības moments, sveiki! Yes. Tā, tad kaut ko ļoti muļķīgu vajag izdarīt, lai tu parādītos televīzijas. Perfekti! Kādi plāni vispār nedēļai ir šai? Iet runa par bērniem un zirgiem. Protams, kā jau vienmēr. Ir doma pamēģināt visiem nedaudz to ieskatu, zirgu jāšanas. Iespējams, kas būs tādi jau, kā saka, drošāki, tie arī varēs pamēģināt arī kaut ko ātrāk, pamēģināsim rikšus. Kas tie tādi par rikšiem? Es īsti nezinu tādu vārdu. Rikši ir otrais ātrums. Zirgam ir 3 ātrumi. Soļi, rikši, lēkši. Ja? Tā kā, lēkši, tas 3. ātrums, tas jau jātniekiem ir pieredzīti jau ir. Tur mēs nedēļas laikā noteikti netiksim līdz lēkšiem, ja? Es ceru, ka netiksim līdz lēkšiem. Čau, Marta! Labrīt! Klau, vai tu zini vispār, kas ir 3x3? Nē. Vai tevi interesē? Aleko, pasaki, tevi interesē 3x3 kustība? Jā, jauka kustība mums. Zini, Aleko, vēl bišķiņu, un es domāju, ka tu arī varētu pievienoties 3x3. Kur tu esi? Nāc šodien bariņā šeit, aktu zālē, 17:30. Tā ir pievakares ievirze. Būs baigi labi. Pastāst, Laura, cik grūti ir uztaisīt to alu vispār? Vienkārši. Tur ir katls, te ir fermentācijas katls,
tur ir ūdens, uzsildam, vāram, pievienojam apiņus, fermentējam un dzeram. Par šādiem apstākļiem, ko mums PVD teiktu par šo visu? Viņi būtu priecīgi. Priecīgi, kā atrada jūs? Naudiņa. Diedzēti graudi. Diedzēti graudi. Jā, apmēram šitik garus izdiedzē asnus, tad nokrita asnus, un tad samaļ. Un tad vēl tur ar viņiem kaut ko dara. Man parādās vairāk jautājumi nekā atbildes, bet... Tad laipni lūgts mūsu pulciņā. Mums ik pa brītiņam ielai atbildes. To, ko es tagad gāžu spainītī, rīt latviskajā virtuves ievirzē varēs dabūt kā cepumus. Izdarīsim tā, ka atbildi tagad neteiksim. Atbildi būs caur dienu, lai katrs izdomā. Es parādīšu to jums vienu lietu. Jautājums ir, kā jums liekas, cik ilgi šī pudele ir rūgusi? Es pakluso pateikšu, ka mēs bijām arheoloģiskos izrakumos, mēs rakām tur pie pilsdrupām un izrakām šito pudeli ārā. Jautājums ir, cik gadi jūs domājat, šis alus tajā pudelē ir rūdis un bijis? Ko jūs vispār domājat par 3x3 kā tādu? Es nezinu, man pirmo reizi šitāds darīšana nav ne jausmas, kas vispār te notiek. Aizaļāji līdāci viņa nāc ar mani, spēlēt viasi, aizāgātu zeņelīti, iet lai viņa. Kā tev iet? Iet ļoti labi, mēs bijām mežā tikko 2 stundas. Aiziet, ko jūs tur darījāt tajā mežā? Mēs šodien veidojam savu apmetnes. Apmetne, vieta, kur jaunieši, mūsu mazie vilki, piekdien paliks pa nakti. Viņi paši veidoja savu vietu, savu jauno māju uz piekdienu. Labrīt! Aicinu visus uz erudīcijas vakaru, jeb viktorīnu, šovakar. Sāksim 8, precīzi sāksim, lai paspētu uz pasaciņu un vakar dziesmu. Spēlēsim komandās. Ieteicamais komandas skaits būtu līdz 6 cilvēkiem. Piesakieties. Pieteikšanās lapas, man patiktos domāt, ka būs lejā, pirmajā stāvā pieejams. Lūdzu, izdomājiet komandas nosaukumu un piereģistrējieties. Būs dažādi raibi jautājumi par un ap Latviju. Gluži bērniem varbūt arī nekas tāds tajās nebūs, bet bērniem būs alternatīvs pasākums. Lūdzu kādam komandas pārstāvam ierasties drusku laicīgāk, varbūt 10 minūtītes iepriekš sakārtot krēslus, savai komandai iekārtot, atrast vietu, sakārtot krēslus. Paldies, gaidīšu! Es atnācu uz pusdienām, nedaudz nokavējos, jo bija ievirzē. Atradu vietiņu, apsēdos, uzliku sev salātiņas, kartupeļus, sāku meklēt gaļiņu. Bļoda bija tukša. Skatos, kaimiņš ēd 2 kotletes. Kur viņš dabūja 2 kotletes, ja man nav neviena? Un bija arī citi, kas nedabūja nevienu. Un zini, kā ir? Man sirds sāp par to, ka kāpēc viņam ir 2 kotletes, bet man nav neviena, un viņam nav neviena, un beidz. Beidz šito ten klusēšanu, man pietiek, nevar klusēt, ir vienkārši jāsaka, ir jārunā. Ir tas, kad viena kotlete, viena vārda karte, viena nometne, un viens saldais, varbūt 2 pankūkas. Dzer, cik vēlies. Nefilmēt? Kā tā mēs kopumā uzvedamies? Ļoti labi. Jā. Visi ir paklausīgi? Jā, izpalīdzīgi jūs esat. Nu redziet, vēl palīdzēsim. Protams. Super. Laižam.